Klau, par basketbolu ir daudz runāts, un tā ir tā galvenā tēma, kur tev viss pievērš uzmanību, bet ārpus basketbola, kas tavā dzīvē šobrīd notiek? Es zinu, ka ārpus basketbola daudz laika vēl nav, bet kas notiek ārpus basketbola? Kas ir tas, kas veido tavu dzīvi ārpus tā? Nu, redz, es jau būtu laimīga, kad es varētu spēlēt mājās Latvijā, bet tā kā jau man 10. gads iet Krievijā, tad pārsvarā tā ikdiena man notiek ārpus Latvijas un bez ģimenes, bez draugiem. Un neko jau tādu jauku nepateikšu. Protams, man sava ikdiena jāpavada vienatnē, vientulībā. Kāda ir tā? Ar hokejistiem ir daudz sanācis runāt un ar funkcionāriem, kas saka, kuriem ir ilgāk jāpavada laiks šis te Krievijā, bet tie, kas tur uz vietas dzīvo, viņi saka, nākās kaut kādā brīdī vienkārši tā kā iekapsulēties. Tā ir pārsvarā arī, ka tās dienas ir brīvas, es neko negribu darīt, tad es vai nu sēžu mājās, tad runājos Skype'ā ar ģimeni, sazvanos ar visiem, aizēju uz filmu, aizēju kaut ko paēst, tā. Kāda ir dzīve Krievijā? Ir jau pierasts un es saku, brīžam ļoti garlaicīgi, sevišķi manā pilsētņā Kurskā, kur es dzīvoju, kur ir, var teikt, viena galvenā Ļeņina iela, un par to es arī varu staigāt no rīta līdz vakaram. Kā var savākt to veselo saprātu? Tu jau redzi beigas tam visam, vai tu māki dzīvot dzīvi šodienai? Es esmu īstenībā plānotāja un ļoti skatos nākotnē uz priekšu, bet vienmēr to, ko es ieplānoju un izdomāju, tas nekad nepiepildās tā, kā es esmu izplānojis. Tāpēc tagad es vairs negribu ļoti plānot un jaunu dzīvot tam laikam, ko viņš man tagad piedāvā. Kurā brīdī profesionālam spēlētājiem, kurš ir labs, uz kura ir baigais mikroskops uzlikts, kurā brīdī viņš saprot, ka jāstrādā ar to savu egoismu, kad ir jāsaprot, ka spēle ir lielāka nekā tu pats? Kad tu to saprati? Īstenībā tā, kad es biju maziņa, man jau treneri, māja klubiņi vienmēr lika kaut kur pirmo, vienmēr lika, lai es parādu, kā tas ir jādara. Viņi jau mēs laik stūmu to pirmo, kad es tāds paraugs būtu. Tad labi, tev viņi tā kā mehāniski treneri tā kā galveno, bet tā atbildība, tas egoisms, kad es tādā ziņā, ka spēle nav tikai no tevis atkarīga. Protams. Jo nerad runā par to, ka, es atceros, hokeja izlasē bija kādreiz, atbrauks Irba un Ozoliņš, tad viss būs kārtībā. Vai arī tagad par večiem, par basketbolu, atbrauks Porziņš, viss būs kārtībā. Basīti atbrauks Aneta, tad būs kārtībā. Baigi jau daudz atkarīgs ir arī no pārējām spēlētājiem, kā viņas ierauga, cik precīzi tā piespēle aiziet. Un saprotu, to tu jautājumu prasīja. Jā, jo būtībā, kā tu vari iziet laukumā un uzrādīt savu statistiku, savākt savus punktus, bet komanda zaudē. Bet komanda zaudē nav jēga, tāpēc labāk spēlēt tā komandas spēli, bet tajā pašā laikā arī izmantot tos katrai savu lomu, lai komandā izmantot arī tās spēcīgākās puses, kas ir mūsu komandā, arī individuālās puses, kurai spēlētājai, un uz ko, protams, vienmēr ir kaut kāds līderis, jebkurā komandā. Es esmu izgājis cauri, kuras esmu līderi un kuras esmu arī nekas. Bet tā jāsadzīvo, un tāds tas sports. Ir vienam, kuras var kļūdīties, un ir, kuras nevar kļūdīties, un tā ir visur. Bet ar to jāsadzīvo, un es saku, es tam visam esmu izgājis cauri, tāpēc man tā nav problēmas. Arī ārvaldes Latvijas izlasi, uzņemties vairāk to lomu, jo treneris arī kaut kādas kombinācijas vairāk izspēlē, tur, kur man uz metienu jāsaņem, bet ir jābūt arī tā precīzai piespēlē un precīzā laikā. Tas arī iziet, tāpēc ir, ko es gribu teikt, ka ir ļoti atkarīgs arī no komandas biedrenēm, lai būtu. Tas ir forši, man liekas, ka dāmām ir vieglāk, ja viņas ir draudzenes dzīvē, vai ne? Man laukumā nav draudzeņu. Man ārpus laukuma ir draudzene, ar ko mēs esam komandā, Anda Eibele, bet laukumā es viņai pateicu, nevis man draudzene.